Atkal viens interesants stāsts par zālājiem. Tātad šis ir lucernas lauks. Šeit būtu pārsvarā jābūt lucernai. Tanī zālē maisījumā bija 65% lucernas sēklu pēc svara. Tad 10% bija sarkanais un 5% baltais āboliņš vai otrādi. Un 20% niedru audzene. Tas, ko mēs redzam šobrīd, pārsvarā balto un sarkano āboliņu. Lucernu pa brīdim kaut kur varam atrast pavisam nedaudz. Protams, kur ir niedru audzene, tā ir saglabājusies. Ja? Vispār šis lauks ir, kā var redzēt, diezgan blīvs. Te nevarētu sūdzēties mēs par to, ka te nebūtu zāle. Bet tas, ko mēs šeit ļoti maz redzam, tā ir lucerna, kur bija 65% maisījumā. Un, manuprāt, tas ir vēl viens tāds labs piemērs vai pierādījums tam, kāpēc ir jāsēj zālē maisījumi. Tāpēc, ka mēs nekad visu pilnībā nezinām par saviem laukiem, un mēs nezinām, kuros gadījumos kurš lauks ir piemērots lucernai vai kādam noteiktai zāles sugai un šķirnēm, un kurš nē. Un, piemēram, šeit saimnieks domāja, ka šeit būs lielisks lucernas lauks, bet šeit šobrīd ir lielisks āboliņu lauks. Nu, un mazliet stiebrzāle. Tā kā man liekas, ka kopumā nav slikti. Saimnieks pārdzīvo, ka nav lucernas, bet toties ir viss pārējais. Tā, un izglāba viņu tas, ka viņš sēja zālē maisījumu, nevis tīrsējā lucerna. Ja šeit būtu tīrsējā lucerna iesēta, tad turpmāk viņi nīkuļo. Tā, visiem novēlu labu veiksmi. Čau!